Nu, čau, labvakar, mīļie sakotāji. Lūk, šāds te. Man būs te kādu laiku jāpastrādā. Man būs jāpaslīpē, jāpalīmē šķiedra. Un, jā, pamainīsim Aleks Laiviņai to salonu, kā saka. Esmu jau tur paplēsis vaļā. Šitas viss būs jāplēš nost. Mums nāks krēsli ar amortizāciju. Jānis, lāzergriešanas Jāņķels. Mēs brauksim ekskursijā uz turieni. Parādīšu jums, kā ražo amortizators kājām. Mums te būs uz iekšu jāsēdina iekšā, kur man to kāju iesēdināt, lai tur būtu cilindrs. Aizmugurē tur būs dempferi pie motora, liksim klāt tāds cilindrs, un priekšā būs tāda alumīnija spīdīga plāksne, tad pieskrūvēsim. Bet par to tapsējumu, labi, tas būtu par to. Krēsli arī mums būs citi, arī šitien būs amortizators. Iekšā tā. Es jau te esmu paplēsis, kur tur es paplēsis un sapratu to, ka vākus uztaisīsim jaunus. Es viņus līmēju toreiz ar dikti tādu spēcīgu to melno līmu, tā kā mašīnas logu līmu, kas zinās. Viņi nevar noplēst no šito. Viņš nenāk nost. Vispār tā kā vieglāk mums būs uzlaminēt jaunus. Un jā, būs te jāšpaktelē visa plakne. Te, kur mums ir kaut kādi, jo Evas grīda neatļauj nekādus, ja te vēl bišķiņi mums ir kaut kas nomaskāts, ja? Kaut kādas mēs te varam redzēt, kur kaut kādi salaidumiņi kaut kā, nevaram neko redzēt. Kur ir salaidumiņi, galviņas divas te man paslēpts. 35 gramīgas, normāli, te zēns laidis. Rekur grīdi, ja, kas ejiet kopā, viss smuki mēs nomaskējās un kā, bet tagad tā nevarēs. Tagad būs ar Evu, viņa tā neatļaus, bet es domāju, būs stingri. Mums būs melna grīda ar sarkaniem uzrakstiem, tā kā motoram, ja. Mums viss, tā kā tur tāda visa grīda būs melna, ar visu tur būs pāri Boatshop rakstīts un tā. Un tur vēl būs grīdā jau iestrādāts iekšā, uztaisīsim 2,5 metrīgu mērlēnu samiem mielajiem, piemēram, ja pieķerās un tā. Nu tā kaut kā, mīļie, tā kā rekur šitā te man viss tagad skrūvēšu vaļā vākus, ņemšu nost visu. Un tad es te plēsīšu vaļā. Šitās sieniņas mēs atstāsim. Arī tās plaknītes mēs atstāsim. Un šito plaksnīti arī mēs atstāsim. Tur to purniņu arī, ja? Mēs grīdu, vākus, to grīdu, līmēsim ar to Evu un tā. Būs smuki, ja? Pagaidām es te sāku skrūvēt, reku jau vākiem. Eņģis vaļā, un visiem vākiem ir tās klaviera eņģis saucamās, reku, tāda baigi forši. Visiem vākiem ne, šitiem ne, bet tās klaviera eņģītes mums ir, šādas te mēs redzam smukas, kaut kāds sūdiņi sakrituši iekšā, bet jā. Un ir sekojoša problēma arī ar tiem vākiem. Ar tiem vākiem ir tā, ka rekur šitien ir viens augstums, te ir otrs, un šitais ir plānāks, un šits ir biezāks. Mums tagad sajiet vienādi, ja? Bet, kad man būs vienāds abās pusēs, tad mums neies kopā, tāpēc mēs pārtaisīsim visus vākus. Uztaisīsim smuki, tā lai ir smuki. Ir pa šitiem gadiem bišķiņi, godīgi sakot, palietojies ir. Mēs redzam tur pleķus, tā dzīvē skatoties nevar redzēt. Tas kamerā kaut kā var redzēt, reku tos pleķus. Bet, jā, to vāku arī, visus pārtaisīsim vākus, vienkārši pa jaunam. Un grīdiņu pārlīmēsim un to aizlīmēsim ciet, jo tur būs citas krēslu kājas. Un kaut kā tā, vienīgā kasta, kas noteikti paliks tāda, šitā mums smuki paliks tāda arī, kāda viņa tagad mums ir. Kaut kāds mums tiek krīts gruzīts, jāiztīra viss, protams, un tā, bet mēs redzam, pēc 2 gadu lietošanas te viss ir ļoti skaisti. Nekas mums te nav sapūs vai kā. Un tas pats ir attiecināms uz aizmugurējo kastu, kad šogad tagad pa sacensībām mums rekur sasitās ūdens iekšā, ja? Beigās rekur ir vēl ūdens jādabū ārā. Un tad te tāds slapšs palika, bet visādi citādi šeit arī te viss ir nerūsējošā tērauda, detaļiņas un nekas mums te nesulbē. Redz kā, pasties, uzpelējis gan. Uzpelējis ir tāpēc, ka, pasties, kāds vadiem mučkuļi tur bardaks.
Tie bija, tur vienam devējs vienkārši iemests iekšā, jo man viens devējs nebija vēl pieslēgts. Tas lielais, un tam otram arī vādi vēl tur jāsaliek. Labi, tas tā, to mēs tur sačinīsim, bet jā, ūdens jādabū ārā, jo no ūdens mums te ir pelējams. Ja te nebūtu bijis tas ūdens iekšā, tad vispār viss savs kasts, un tu nevajadzētu būt vispār ūdenim, un mēs to arī novērsīsim. Ja šeit bija tagad ūdens, viņš šeit nedrīkst būt, un viņš arī šeit nebūs. Nu, lūdzu, mīļie, es jau esmu izplēsis te ārā. Te jau viss ir paplēsts ārā jau, ja? Tā kā, nu, te jau mēģinam izplēst arī šito vispār visu cieņu. Ocean Salt vai kaut kā tā ir šī firma, kas šitās ražo, nu, visu cieņu. Viņa ir, vienkārši neiznīcinām, tur nav neviena plaisa. Neviena, ka mēs te cīnījāmies kādu laiku un tik arī dabūjām ārā. Nu, es diezgan tā konkrēti arī ielaminēju viņu no otras puses. Tur, ja ieliek tos iekšā, varētu redzēt, es arī šito esmu ielaminējis. Stikls šķiedrā tā, ka tur ūdens nekur nevar cauri iziet. Bet, nu jā, atskrūvējām skrūvus un tāpatās. Bet šito varbūt atstāsim, jo priekšā arī gribās beņķi. Tur varēs ielikt vienu beņķi. Jā, šeit runa par šo te kantīti, ja? Lūk, viņa šeit vākam būs kaut kāds puscentimetrs, bet šitajā vietā, kur man ir te, tam vākam tā kantīte, viņa diemžēl, viņa sajiet šeit uz nulli, un man gribās to kaņķiku. Un tāpēc es te visu fleksēšu ārā, lai ir vienādi kantīti, šito ņemšu ārā. Tad, tas ir viens, tas ir par to. Un otrs vēl ir, redzat, kur ir sarkans, iekrāsots. Tas viss nāks ārā. Tur es esmu aplēsis vaļā tā sējumu, tur es fleksēšu ārā un pēc tam atkal laminēšu iekšā. Tur 15 cm iesēdināsim iekšā. Te tādu kasti, ko var redzēt, redzat? Četrkantīgi, ja? To kasti. Nu labi, iekāpsim iekšā, es domāju, ka mēs iekāpsim iekšā. Nu, es parādīšu, kā tad tas būs. Ja neparādīšu, nu, šitā te. Lūk, redzat? Šeit. Izgriezīsim šito te ārā, lai te var krēslu kāju ielikt iekšā. Ja? Un man nebūtu tad jāsēž kaut kur te augšā. Svētdienas vakars, es laikam metīšu mieru. Man šodien pietiek pa garāžu, te šancē esmu nostrādājies līdz. Bet šodien, ko es esmu izdarījis, es esmu noslīpējis visas plaknes. Bet to jau es vakar biju izgriezis, es izgriezu, bet es piegriezu jau detaļas, tās vēl nav tur tā tikai ieliktas ir iekšā. Tā mums tur būs, lai to krēslu kāju varam iesēdināt iekšā. Drausmīgs bardaks izskatās. Un tad šito tā ir, šī ir tā maliņa, ko man vajadzēja padzīt uz priekšu, izfleksēja ārā, te bija caurums, bet te viss ir tagad salaminēts un viss ir ļoti smuki. Tā kā, nu ko, šodienai pietiksies, tātad to es varu jau krāsot, topkoltot ar šito pelēko, kas te pa virsu ir. Un tur mums vēl būs jāpacīnās, bet es domāju, ka beigās būs smuki. Bija stāsta morāli
Tātad vecie kolēģi, vecās dziesmas, bet, mainās kolēģi, mainās gadi, bet kolēģi nemainās, jā. Eģus, ar Eģu mēs pulējām laivu kaut kādu laiku apakaļ. Mēs mēģināsim šito ten izdabūt ārā smuku to kāju. Mēs vienu vakaru jau mēģinājām visu cieņu šitiem ražotājiem, šitiem jakas to kāju, jo te nav neviena plaisa. Tā plasmasas kājā Ocean Salts, vai kā viņas sauc, jā? Šita te mēs mēģinājām ar kazas kāju pat. Un es esmu diezgan tā ielaminējis tur tā cieši, jā? Tāpēc mēs mēģināsim, Edgars mēģinās ar skrūvēm izcelt ārā. Eģu, kā ar tām skrūvēm, kur tu iemācījies to tehniku un kāpēc viņi ir tik laba? Kad var, izņemt ārā tik saudzīgi to kāju, kad, teiksim, ja atlikt... Dzīves briedums var neturpināt. Ja viņu atlikt atpakaļ iepakojumā, nevarētu pat pamanīt, kad, viņa ir tā kā bijusi uzstādīta, jo, diemžēl, citu variantu nav, te jāfleksē ārā. Mēs izcīnījāmies, nav variantu, ne? Nē, bija vienmēr ir variants. Nezinu, bet jā, šis īsti. Tagad atnāc pasies no šās malas. Edgara, kā sauc šitāds te parasti, kad notiek darbā, šitādi ten? Ripa nav tik plata, lai es varētu viņu vēl nofleksēt tā un atstāt tur pat iekšā. Tāpat kā šoferi benzīns uz ielas, tad tu esi lohs? Laikam. Es nevaru izdabūt kāju iekšā, ko es pats esmu ielicis. Laikam es esmu lohs. Čau, labvakar. Nākamais vakars pie manis te garāžā. Skatāmies, kas mums te ir. Tā, mums kur ir piegriezta šitā sieniņa un piegriezta šitā sieniņa. Un laminēsim klākulīt. Tāpat tās kā pirms tam smuki šitā te pielaminēsim klāt. Viņš jau tagad ir jau tāds, ka varētu īstenībā apsēsties jau, jo tur apakšā arī es pielaminēju. Bet, visu tā smuki. Ar to kāju, to mēs pēc tam tiksim galā. Tas apmēram tur. Tad te tā šķiedra vēl būs jāizvelk ciet tā pasta, nevis šķiedra. Jā, neko. Pacīnamies, palaminējām šodien arī.
sekotāji, nu jau būsim palaminējuši, kā redzējāt, viss tur šķiedrs, kas ir detaļas, kā viņām vajadzētu būt, ir jau ielaminēts, un es domāju, pirmai sērijai metīsim mieru. Protams, es tur vēl pastiprināšu to kastu vai kā, es tikko viņā biju pat iekāpis iekšā, es varu parādīt to tagad. Es biju viņā iekāpis iekšā, jau tagad, te nekas, lūk, mums. Godīgi sakot, pat nelokās. Jā, es iekāpu viņā iekšā un viss ir kārtībā. Jūs redzat, ka viss ir forši. Un arī šeit es vēl būs pastiprināšanas darbi vēl. Mēs ar pastu vilksim tā kā špakteli visu ciet, lai mums tā plaknīte ir foršāka. Visādi citādi darbi mums iet uz priekšu un viss taps ļoti skaists, ja tagad vēl izskatās tāds izvarots, tas nekas, mīļie, pēc tam, kad saliksim galā, būs baigs smuki. Kā jau teicu, ieliec laiku epizodē, ja patikās, un tiekamies nākamajā Aleks trakā makšķernieka epizodē. Čau!